Beidzot, no 15. datuma CSDD sāks pieņemt A kategorijas un, protams, ka arī mopēdu kategorijas tiesības. Tātad, beidzot, visi tie, kas ilgi gaidīja šo sezonu, varēs dabūt savas kārotās tiesības. Taču ir ļoti svarīgi zināt šo informāciju, ka pirmām kārtām, ejot uz eksāmenu, ir jābūt pareizam apģērbam, ko es tūlītās jums noteikti izstāstīšu. Un otrā lieta, kas ir svarīga, es jums parādīšu, kur notiek tie eksāmeni uz motociklu un mopēdu. Nu ko, sākam ar pašu apģērbu. Pats populārākais un smukākais, protams, ka apģērbs ir īsta motobraucēja apģērbs, kostīms gan bikses, gan, protams, ka pati jaka, kas ir visdrošākais, bet, protams, ka visdārgākais variants. Otrs variants ir pilsētas variants. Protams, ka liekas, ka tie ir džinsi, bet nē, tie ir iešūti iekšā arī visi tie drošības, kas aizsargā. Vēl viens variants tieši pilsētā, kas ir labs, tas ir bruņurupucis. Kas ir labi bruņurupucim, ka jūs varat viņu uzvilkt zem kaut kāda vai tēkrakla vai vēl kaut kā. Līdz ar to viņš ir, pieņemsim, karstumā, ar viņu ir vieglāk braukt. Protams, ka šitas kostīms īsta motobraucēji, protams, ka ja būs baigā saule un karstums, tad mums būs ļoti karsti. Ja jūs gribat vilkt parasto apģērbu, parastās džīnsas vai sporta bikses, neaizmirstiet, ka jums ir obligāti jābūt kaut kādam aizsargiem, gan elkoņu, gan kāju aizsargiem. Tikai lūgums, ja jūs izmantojat šādus aizsargus, velkat viņus zem biksēm apakšā, jo, ja jūs uzvilksiet augšā, avārijas brīdī kopā ar biksēm viņi var aiziet, un tad nebūs diezko labi. Tāpēc velkam apakšā zem biksēm, un tad tikai bikses pa virsmu. Tā kā šitādi arī, protams, ka der. Tagad parunāsim par zābakiem. Tātad, pirmais, svarīgi ir vilkt tādus zābakus, lai viņi būtu augstāk pa potītēm. Tas ir svarīgi. Viņiem nav obligāti būt arī speciāliem tiem moto zābakiem, kuri maksā dārgu naudu. Tie var būt jebkuri parasti zābaki, bet viņiem ir jābūt augstāk pa potītēm. Tātad, protams, ka ir motokrosa zābaki, bet viņi nav diezko ērti, jo viņi ir pārāk stingri, tā kā labāk ar viņiem pat nemācīties. Šitas ir normāls, parasts motobraucēji zābaks, viņš ir diezgan ērts un arī drošs. Taču ir arī pilsētas zābaks. Viņš ir augstāk pa potīti, viņš ir arī drošs, tāpēc arī var arī vilkt šādus zābakus. Nu ko, un pats galvenais ķivere. Protams, ka tas ir, man liekas, ka viens no galvenajiem aizsargiem, kas aizsargā jūsu galvu un visu pārējo. Tāpēc šai ķiverei, protams, ka eksāmenā noteikti ir jābūt līdzi. Ir divi veidi ķiveres. Ir motokrosa ķivere, kas arī, protams, ka skaitās, un ir parastā standarta ķivere. Nu, un pēdējais, kas ir ļoti svarīgi jūsējā ekipējumā, tie ir cimdi. Protams, ka tie var būt parastie motokrosa tādi materiālie cimdi, taču, protams, ka drošāk ir izmantot labus motobraucēju cimdus, bet galvenais skatieties, lai viņi nav pārāk stingri, lai jums ir diezgan vaļīgas rokas, visu darīt ar tām rokām, bremzēt, sajūgu, spiest un vēl pārējo. Tātad par apģērbu mēs esam vienojušies, tātad viņam ir jābūt pašam galvenam drošam, un lai viņš aizsargā gan jūsu kājas, gan augšējo daļu, gan galvu. Pati vieta, kur notiks jūsējais eksāmens uz motociklu vai mopēdu, atrodas šeit, Biķernieku trasē. Tātad novietot mašīnu jūs varat bez maksas, vai nu gar pašu Eizenšteina ielu, kas droši var to darīt, tepat tās netāli ir, vai nu, ja jums, protams, ir tā naudiņa, jūs varat novietot mašīnu šeit maksas stāvvietā. Ar ko viņa ir bišķiņa izdevīgāka, ka jūs uzreiz varat ieiet un samaksāt pa eksāmenu. Bet, ko es jums ļoti iesaku, labāk samaksājiet jau laicīgi CSDD sistēmā, vai, ja jūs gribat tomēr maksāt kasē, tad lūdzu atcerieties, ka šeit ir jāmaksā tikai ar karti. Nekādas skaidras naudas. Nu ko, samaksāts pa eksāmenu ir. Tagad varam doties pa taisno uz to vietu, kur notiks eksāmens. Ejam! Esam klāt. Šeit jums notiks pašas, protams, ka grūtākās, kas ir eksāmenā uz motociklu un mopēdu figūras. Tātad jūs uzaicinās, jūs iesēdīsieties motociklā un pildīsiet figūras. Tā kā vēlu jums veiksmi, lai viss jums izdodas.